Sveiciens visiem, es esmu Kārlis Būmeisters, mūziķis, un tuvākajās minūtēs es labprāt jums pastāstītu, kā tad īsti top dziesma. Daudziem klausītājiem, it sevišķi tiem, kuriem ir mazāks sakars ar populāro mūziku, protams, tie priekšstati ir dažādi, un jāsaka, arī dziesmas, protams, nav vienādas, lai gan šajā digitālajā standartizācijas laikmetā uz to mēs visi draudzīgi ejam. Bet tomēr ir arī kaut kas vienojošs, un par to arī šodien parunāsim. Skatīsimies, kā mums sanāks. Manā gadījumā viss sākas sākumā ar dziesmu. Tas viss iesākās kādā vakarā, ka paņem rokās ģitāru un izdomā pirmo, kā teikt, ievadiņu. Tas būtībā ir viss. Uz tā jau var sākt lēnāk garā montēt gan melodiju, gan arī visu pārējo, ja šitā lietiņa patīk. Tas arī jau daudz maz ir ok. Šajā laikmetā mēs paši mājās datorā varam ierakstīt gan dziesmas, gan arī būtībā iedzītās diskos, bet vēl joprojām nozīmīga loma gan pasaulē, gan Latvijā ir ierakstu kompānijām. Un šajā mājā starp mikrek cilvēkiem atrodas tie arī, kas izdod manu mūziku. Jāsaka, ka šis ir jāsaka, ka šis ir tas brīdis, kad dziesma pārtop par preci ar visām no tā izrietošajām sekām. Un galvenokārt jau ar izmaksām un ieguldījumiem. Tāpēc šodien to visu izrunāsim un nolemsim. Protams, ka būtiskākais parakstot kādu jaunu līgumu ar jaunu izpildītāju ir tas, vai spēj saskatīt šajā jaunajā izpildītājā kaut kādas perspektīvas. Tātad, vai tā ir mērķtiecība, talants un darba spējas, kas ir absolūti trīs tādas nepieciešamās rakstura īpašības jebkuram jaunam māksliniekam. Esmu nedaudz uzmetis tos pasākumus, kurus būtu kādam jānoorganizē un beigās arī jāfinansē. Un tepat neiet runa par kādu albuma ierakstu vai lielu projektu, bet vienkārši par dziesmu, kas varētu kļūt par radio singlu, iespējams arī par radio hītu. Studijas īre, kur, kā, kāpēc, un beigās cik par to būs jāmaksā. Dziesmas aranžīja, jo ar akordiem un melodiju nepietiek. Mūziķu piesaisti, kurš tad spēlēs bungas, basu, ģitāras, vai varbūt to darīs mūsu draugs dators. Miks beigās dziesmas, masterings. Tad mēs ejam klāt pie fotosesijas, kur ir jānorganizē gan fotogrāfs, gan studija, gan grims, gan arī apģērbs. Preses relīzes un citi promo pasākumi, gan interviju organizēšana presē, gan parādīšanās kaut kur TV. Beigās tā dziesma arī ir kādam jāpiereģistrē gan akā, gan laipā, tātad autortiesību un blakustiesību organizācijās, lai arī kāda naudiņa atpakaļ pa to nāk. Un visbeidzot sadarbības veicināšana ar tām pašām radiostacijām, kurās tad šī dziesma skanēs. Nebūs melots, ja teiksim, ka tikai pēc visu instrumentu ierakstīšanas sākās tas īstais darbs tādam miksētājam, studijas producentam. Īstenībā jau tu jau to dari paralēli daudz. Pirmkārt jau ieraksta laikā, kad tu jau ieraksti, tu jau sāc meklēt to skaņu, kādu tu gribi dabūt. Un pēc tam tas miks, tā jau pēc tam tāda salīmēšana visu kopā. Tev patīk, kā katrs instruments skan. Tu vēl editē, protams, katru instrumentu. Bet pēc tam tu viņu visu mēģini salīmēt kopā, lai viņš skan pēc viena vesela, lai nekas nekur nelec ārā, lai viss ir kaut kā tā. Citreiz ir tā, ka tu saliec to pamatu, tādu, teiksim, miks vai premiks viens, tu saliec pats, vienkārši sēžot, pats kā tev liekas pašam. Tad tu aicini klāt cilvēku, droši vien autoru, kurš dziesmas, kā viņš to redz, varbūt viņš redz to dziesmu pavisam savādāk. Tuvumā jau nesaprast, vai tā Tad, kad dziesma ir samiksēta,
tad derētu to tomēr nosūtīt kādam citam cilvēkam, kurš ar svaigu ausi varētu noklausīties un varbūt kaut ko ieteikt vai iespējams aizrādīt kādas nepilnības. Tā ir dziesmas fināla apstrāde, kurai teorētiski būtu jānotiek citās speciāli māsteringam paredzētās studijās pie profesionāliem šīs nozares skaņu inženieriem, un bieži vien šīs studijas, kurās patiesībā ir krietni mazāk verķu un nav ne mikrofona, ne instrumentu, tieši tās ir krietni dārgākas. Latvijā šādu studiju nav, lai gan arī šeit var atrast dažus profesionāļus. Šajā sadaļā dziesma tiek piepulēta, lai tā skan vēl dzidrāk un neatšķirās tik ļoti dinamikas ziņā starp citām. Latvijā gan, diemžēl, ir jāizlīdz ar to, ka mēs visi darām visu, jo iespējams mazais latviskais tirgus nevar nodrošināt tik lielu atdevi, cik nepieciešama būtu ieguldījuma A līmeņa produktam. Un šī būtībā ir vissāpīgākā dilēma mūsdienu popmūzikā Latvijā un cepur nost tiem, kuriem tas izdodas, kuriem izdodas to atrisināt. Ja akadēmiskajā mūzikā pretī nāk valsts, tad, diemžēl, popmūzikā jāizlīdzas ar kādu bagātāku krustēvu, jeb citiem vārdiem sakot, te nu nāk talkā sponsori. Un beigās patiešām, lai mājās uzrakstītu skaistu melodiju, nevajag daudz naudas, bet, lai no ģeniāla rasējuma beigās uzbliestu pili, maciņš kādam ir jāatver. Tāpēc paldies jums, tiem, kas pretojas pirātismam ar visām varēm un atbalsta legālo mūziku. Un es ticu, jo jūs būsiet vairāk, jo mūzika būs kvalitatīvāka. Un to nesaka policija vai izdevēji vai autortiesību pārstāvji, bet mēs mūziķi, tie, kas radām un izpildām. Atā. Nenolādē, lejuplādē. www.nolādēts.lv